Antais hakeri filmās, ko mēs skatāmies, tur cenšamies uzlauzt ugunsmūru 7. līmeņa un tur darām lietas. Tā realitāte nenotiek. Arvien vairāk uzņēmumi saprot, ka viņi visu nezina. IT un IKT lietas ir vajadzīgas kā uzņēmumam, kas divatā virtuvītē cep bulciņas, tā milzīgām korporācijām. Diemžēl ir tā, ka uzņēmumi sāk domāt par savu kibertelpas sakārtošanu tad, kad jau ziepes ir notikušas. Eiropas Savienība saprata to, ka klausieties, Austruma Eiropa nav labi. Biežākās kļūdas ir pateikt, man neko nevajag. Čau! Mani sauc Agata, un šis ir Digitālo prasmju podcasts Atkadējitē, kurā mēs tiekamies ar visdažādāko industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās. Šodien mums ir īpašs viesis Māris, kurš mums pastāstīs visu kaut ko interesantu par digitālajām prasmēm, un parunāsimies par to. Bet Māri, pastāsti, kas tu esi un ko tu dari? Es daru daudz lietas, bet man ikdiena paiet tādā Latvijā ļoti zināmā un zaļā uzņēmumā kā Bite. Un Bitē es esmu IKT biznesa virziena attīstības vadītājs. Tur arī figurē vārds IoT, bet es ļoti ceru, ka nākošais tā vairs nebūs. Mēs tomēr mazliet mainām to stratēģiju un IoT tēma aizies vairāk uz komunikāciju daļu. Tā kā es gribētu sev uzsvērt, ka es esmu IKT biznesa virziena attīstības vadītājs Bitē. Ko tu dari savā ikdienā? Un kādas digitālās prasmes tu izmanto savā darbā? Ikdiena īstenībā, ja mēs skatāmies no tāda rutīnas viedokļa, tad ikdiena man paiet veidojot produktus, biznesa plānus un mērķus, ko pārdevējiem tirgo tieši šajā biznesa virzienā. Ikdienā es vienkārši skatos, ļoti pētu, kas notiek tirgu, līdz to es savā ikdienā cenšos izmantot ļoti daudz dažādu digitālo rīku, lai manu to ikdienu plānošanas darbu un to saucamo rutīnas Excel veidošanu maksimāli atvieglotu. Tā kā es visādas tādas AI lietas un dažādas digitālās prasmes izmantoju ļoti dinamiski sev, lai vienkārši maksimāli savu dienu saīsinātu. Kā tu nokļuvi līdz tam, ko tu dari? Kas bija tavs karjeras ceļš? Kā kļūst par IKT vadītāju, attīstības pie tam vēl vadītāju? Mans IT ceļš sākās ļoti sen. Man pirmais IT uzņēmums, kur es strādāju, bija 18 gadu vecumā. Tas ir ļoti daudz gadus atpakaļ, neminēšu precīzus ciparus. Un es sāku strādāt dažādos uzņēmumos kā IT vadītājs, IT administrators. Tā kā es ar IT esmu ļoti agri sācis. Protams, arī mēs esam parunāti par skolas laikiem, tur pirmie datori un tam līdzīgi, bet arī mēs tik dziļā detaļās neejam. Bet pēc fakta ir tā, ka IT vienmēr ir bijis tas mana tejas krūzīte, un par IT vienmēr esmu interesējies no agras bērnības. Un tas, manuprāt, tajā brīdī bija arī izglītības ceļu izvēloties, bija tāds, manuprāt, loģisks ceļš, sākt IT izglītību, sākt strādāt IT uzņēmumā, bet tas nevienmēr tā ir bijis. Es kaut kādā brīdī, tojoties savai 30 gadai, es sapratu, negribu IT, nepatīk, apnika, un es nomainīju pilnībā industriju. Es vairāk kā 7 gadus nomainīju industriju un sapratu, IT tomēr ir mans, un to vajadzētu tomēr saprast, un tad jau 4 gadus es esmu atpakaļ Bitē, un es esmu atpakaļ savā mīļajā IT. Perfekt. Es no sākuma jau sabijos, ka man nepatīk IT, kas notiek? Okay. Kā ir strādāt vispār tādā uzņēmumā kā Bite? Salīdzinoši liels, principā visiem iedzīvotājiem zināms uzņēmums. Kā tev patīk šī tāda liela uzņēmuma vide? Viņš nav salīdzinoši liels. Bite ir milzīgs uzņēmums. Es skatījos, ka Bite ir ap 900 darbinieku Latvijā. Tā kā es teiktu, Bite ir liels Latvijas uzņēmums. Un šķiet es visu mūžu strādāju dažādu izmēru korporācijās, arī lielākās kā Bitē pirms tam. Līdz ar to man tā korporatīvā vide ir ļoti viegli saprotama, ļoti viegli uztverama, bet es varu teikt, ka tas noteikti nav visiem. Jo ir tīpaši Bite, kas vienmēr ir sevi tendējusi kā augstu mērķu uzņēmums, mums iet ļoti dinamiski. Ļoti dinamiski, darbu ir daudz, prasības ir augstas un garlaicīgi nav.
Tas ir pats galvenais. Līdz ar to, ja ir vēlme atnākt Latvijas runāt ripināt gurķi, tad bita nav tā vieta, kur nākt. Noteikti nē. Ok, visiem gurķu ripinātājiem prom. Ok, labi. Un es jau nedaudz, tu nedaudz ieminējies, kad AI, viss kaut kas tāds. Kas varbūt ir tie digitālie rīki, ar kuriem strādā attīstības vadītājs savā ikdienā? Kas būtu jāzina vai jāapgūst kādam IT jomā tieši, lai darītu to, ko tu dari? Pirmkārt, ja mēs runājam par IT attīstības vadītāju, tad, lai attīstītu IT, būtībā ir ļoti daudz jāizmanto dažādi tirgus dati. Tirgus izpēte, lai attīstītu tās IKT lietas, nav jābūt dziļi tehniskām zināšanām, nav jābūt man ar programmēšanas diplomu tam līdzīgi, bet ir jābūt vispārējai izpratnei par IKT industriju, ir jābūt vispārējai izpratnei par IKT tirgu, par attīstības tendencēm, ir daudz dažādi materiāli, ne tikai latviešu jālās par to, kur tirgus iet, jo principā tā galvenā būtība, ko arī mēs bitē skatāmies, lai mēs vienmēr būtu, kas saka, up to date, lai mēs būtu vienmēr zinoši par to, kas notiek tirgu, lai mēs savus produktus attīstītu tajā virzienā, kur tirgus iet. Jā, ir jāzina gan pašreizējās prasmes, gan tā kā jāieskicē tās nākotnes, kas būs jāzina, ar ko būs jāstrādā. Kā jūs pieiet kaut kādai tādai digitālo prasmju, tādam stekam vai kopumam? Kā jūs skatāties uz digitālām prasmēm kopumā? Jā, teiksim, ja mēs runājam no bites iekšienes, piemēram, tad bija tā kā jau liels un svarīgs un principā, kā saka, Latvijas kritiskā infrastruktūra, tad mēs bitē iekšēnē ļoti stingri skatāmies uz darbinieku zināšanām, darbinieku prasmēm, jo ļoti nesen žurnāla intervijās arī stāstīja par to, ka, un arī kopējā tā statistika rāda, kad īstenībā tie kiberriski un tie draudi ir no iekšienes. Realtātē to okšķero vai slikto aktieru, un kā mēs viņus varam nosaukt dažādi, kas no ārpus cenšas ielausties tīklā. Un tais hakeri filmās, ko mēs skatāmies, tur cenšamies uzlauzt ugunsmūru 7. līmeņa un tur daram lietas. Tā realitāte nenotiek. Realitāte ir tā, ka tie ļaunie aktieri, tie okšķeri izmet āķi, un ir jābūt cilvēkam no iekšienes, kas to āķi apēda. Un ja to āķi no iekšienes apēda, cilvēks ar zināšanām, kas nav tajā virzienā tendēts, vai nav apgūsts, vai nav tavu digitālo prasmu, tad to āķi apēst ļoti viegli. Un to atkal tā Latvijas statistika ļāda ļoti bēdīgu situāciju. Mēs tā kā aizmirstam par uzņēmumiem, mēs skatāmies ir privāti, bet virzonā, kad potenciāli ir teorētiski izrēķināts, ka ap 1 līdz 2 miljoniem eiro zaudēs Latvijas privātpersonas dažādiem telefonu okšķeriem un dažādām šāda veida, schēmošanām. Attiecīgi tās digitālās prasmes ir svarīgas ne tikai ikdienā, bet svarīgas arī uzņēmumā. Un, ja mēs varam no privātpersonas izkrāpt naudu, tik cik viņai kontā ir, tad no uzņēmumiem to izkrāpšanas risku dēļ tā, ka uzņēmumi, tīpaši lieli uzņēmumi, viņiem kontiņā mazliet vairāk naudas, tie riski daudz lielāki. Un, attiecīgi, mēs ļoti rūpīgi bites iekšēnē skatāmies uz to, lai mūsu darbinieki būtu apmācīti. Tiek veidotas regulāri tā saucamās okšķerēšanas phishing kampaņas, kuras netiek izziņotas, respektīvi atnāk leģitīmi ēpasti no leģitīmiem kolēģiem, un tad mēs stāstam tām niansēm, kam tajā ēpastā jāpievērš uzmanība. Vai tā ēpasta adrese ir pilnībā pareiza, vai nav kaut kāds strīpiņš pa vidu, vai burtiņš pa vidu, vai ēpastā pašā ēpasta tekstā nav kaut kādas aizmetņi par to, ka tas varētu nebūt leģitīms ēpasts no leģitīma kolēģa. Es pats uzrāvos nesen. Lai cik tas arī dīvaini nebūtu, atnāca, bet tā, jo tas bija, un arī tā pašā laikā tā bija izrādās phishing kampaņa, un tad viņi tur izanalizē, izlaiž cauri to AI zinājām, lai es paskatītos darbinieku aktuālos ēpastus, ko viņi sūtījuši. Un man bija es tieši ar grāmatību runāju par vienu aktuālu tēmu, un atnāk ļoti līdzīgs ēpasts, un es to linku nospiedu. Tajā brīdī man atvērās lapa, un bija jāveic nākamie soļi, uzreiz sapratu, nē, šis nav īsts, aizvērciet, bet būtībā arī mani noķēra darba dinamikā, ikdienā noķēra, un es to linku, pirmā līmeņa linku nospiedu. Tas nebija vēl īstais kiberdrauds. Kiberdrauds būtu tad, ja es turpināšu šos nākamos soļus darīt, jau tajā tīmekļa lapā, kas atvērās. Bet būtībā noķert var arī pašus uzmanīgākos. Un tas, man liekas, ir liels mīts, kad tur jau tikai muļķi uzķerās, un tad tie cilvēki kaunās un kaut ko, bet
Pilnīgi visiem cilvēkiem tā ir pavisam reāla lieta, un to vajadzētu tā normalizēt, vairāk runāt par šiem gadījumiem, ka bāc, man tur tā sanāca, un ko tu dari, kā tu skaties uz tiem e-pastiem, lai mazinātu to tabu efektu, jo man liekas, uz tā rēķina tik daudz, vēl papildus vairāk naudas tiek izkrāpts, ka kāds kaut ko slēpj, ka kaut ko tā grib jautāt, bet nesaprot, varbūt kā tas tur tā izskatīsies. Un, es arī ļoti daudz saskaros ar digitālajām prasmēm. Un kā apmācīt cilvēkus un kā pieiet vispār tādai digitālo prasmju kāpināšanai. Jo bieži vien ir ne tikai prasmes, bet arī kaut kādi tādi psiholoģiski ierobežojumi, jo tas ir kaut kas jauns, tur ir kaut kas tāds jāizpēt, jāmācās. Es dzirdēju, ka jūs esat veikuši pētījumu par digitālajām prasmēm. Tu vari padalīties ar rezultātiem. Kā tas viss tur izskatās? Šo pētījumu mēs veicam jau 2. gadu pēc kārtas. Šogad tas pētījums ir mazliet plašāks. Mēs nointervējām ap 750 dažāda līmeņa un izmēru uzņēmumus, lai saprastu, kā tad tie uzņēmumi domā ne tikai no digitālā prasmes viedokļa, bet arī no tā attīstības viedokļa un no biznesa viedokļa, nepārtrautības viedokļa. Tie jautājumi bija daudz un dažādi, no vienkāršākiem līdz sarežģītākiem jautājumiem. Ja būtu šī aptauja veikta pirmo reizi, tad būtu grūti salīdzināt, bet tā kā mēs to darām jau 2. reizi, 2. gadu pēc kārtas, tad statistikas dati ļoti smuki parāda tajā, kad arvien vairāk uzņēmums saprot, ka viņi visu nezina. Ja pirmajā gadā tie cipari bija ļoti augsti, kad mēs IKT apzināmies IKT vajadzības, mēs visu zinām, visu mākam, visi forši, mēs esam gudri, tad pat intervējušos pašus uzņēmumus vēlreiz pēc gada, viņi secina, ka laikam tā nemaz nav. Un tie cipari ļoti smuki parāda, kad uzņēmumi vairāk apzinās par to, ka digitālās prasmes nav tajā līmenī, kā vajadzētu būt priekš normāla funkcionējoša uzņēmuma. Jo īstenībā, ja mēs paskatāmies no tāda ļoti vispārnoša un ļoti virspusēja viedokļa, IT un IKT lietas ir vajadzīgas kā uzņēmumam, kas divatā virtuvītē cep bulciņas, tā milzīgām korporācijām. Bez IT, bez IKT pakalpojumiem, jo IKT pakalpojums ir pat tāda lieta kā e-pasts, mājaslapa. Tas jau ir IKT pakalpojums. Attiecīgi, mēs nevaram bez elementārām lietām vispār iztikt. Līdz ar to tā IKT lieta ir svarīga kā lieliem un maziem uzņēmumiem. Tāpēc arī to aptauju veicot, mēs intervējam dažādu līmeņu tos uzņēmumus un izmēru uzņēmumus precīzāk. Un mēs to redzam to, ka cilvēki nevairāk apzinās par to, ka pietrūkst zināšanu, vajadzētu iegūt vairāk. Un uz tā pamata mēs arī varam to nākotnes vīziju bitē no tiem produktiem, ko mēs piedāvāsim, arī veidot. Un to mēs arī lēnām darām, un tos datus mēs ļoti, ļoti ņemam vērā priekš produktu un budžetu izstrādes nākamajiem gadiem. Ir jau kādi dati, ar kuriem tu vari padalīties? Kāda bija rezultāti šim pētījumam? Es izvilkšu ārā tās pāris interesantākās tēmas, piemēram. Interesantākās tēmas ir tajā, kas man personīgi personīgi šķiet vissvarīgākais to, kad par 5% punktiem ir pieaudzis to uzņēmumu vadītāju skaits, kas IKT pakalpojumus uzskata par nozīmīgiem. Nozīmē to, ka ir potenciāli par 5% vairāk uzņēmumi, kuri saprot par to, ka bez laba IKT partnera bija tas potenciāli. Viņi nevar domāt par elementāru savu biznesa attīstību. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs punkts, kas man ļoti patīk. Un realitāte nākamais cipars, ko mēs skatāmies, ir par tā, ka ir pieaudzis to uzņēmumu skaits, kuris var sanākt par 10% punktiem ir pieaudzis, vai precīzāk samazinājies to uzņēmumu skaits, kur uzskata, ka viņa zināšanas ir pietiekamas. Tā kā, ja teiksim, pirms gada 54% uzņēmumu uzskatīja, ka viņi visu zina, viņi ir IKT guru, tad jau šogad ir tikai 44%. Līdz to es domāju, augotām IKT prasībām un pieejamiem produktiem, es domāju, ka nākamgad, kur mēs noteikti veiksim šo aptauju vēlreiz, nākamgad es domāju, šis procents vēl samazināsies. Tā kā reāli tas man ļoti patīkas, kad uzņēmumi arvien vairāk tiešām apzinās un saprot to, ka mēs nezinām visu, ka IKT produkti ir svarīgi, un tā ir tādā zelta ziņa man, jo es nozīmē to, ka mans darbs nav veltīgs, es varu domāt par to, ko tad mēs varam uzņēmumiem piedāvāt. Jo tajā pašā skaitā Bita Latvija ir unikāls uzņēmums Latvijā. Tur mēs protams, sociālās kampaņās varam runāt triple player, tur viss tur tā, visādi fancy vārdus saukt, bet mēs esam, Bita Latvija ir tiešām unikāls operators Latvijā, jo mēs piedāvājam
pilnīgi visu pakalpojumu spektru, sākot no elementāra lieta, kā pārdot telefonu ar simkartiņu, beidzot nodrošināt dažādas kiberdrošības pakalpojumus lieliem uzņēmumiem. Un mums nav konkurenti, principā. Lai nodrošinātu to pašu produktu pakotni, ir jāsapako vairāk uzņēmumu kopā, tos, ko bija tur izdarīt vienu. Un tas nozīmē to, ka mans darbs nav veltīgs, es šeit esmu kaut ko jēgpilnu daru, un tās priecīgas viņas man, protams. Man arī priecē, ka uzņēmums saprot, ka tajā pirmkārt ir jāinvestē arī kaut kādā ziņā. Man simpatizē tas, ka viņi apzinās, ka ir nepieciešamība stiprināt to visu. Un runājot par, varbūt arī par tādu nākotnes perspektīvu, kā tu skaties uz digitālajām prasmēm, uz tādām nākotnes prasmēm, un ko tu varbūt izjūti tādā lielā uzņēmumā, kā izvērtēt kaut kādas nākotnes prasmes? Tev ir kāda recepte? Recepts nav. Universāls formulas un universāla formula visām atbildēm nav. Jo realitāte ir tā, ir jāsaprot pēc uzņēmumā tās darbības specifikas. Jo te visi uzņēmumi nav vienādi, un tās IKT prasības un tās nepieciešamās zināšanas, tās digitālās prasmes, kas ir vajadzīgas vienam vai otram uzņēmumam, protams, atšķiras. Jo mēs nevaram salikt visu tādā vienā mērtabulā un pateikt, tad iemācīties šo, jūs būsiet zirgākā. Tā nenotiek realitātē. Bet mēs esam pamanījuši to, ka viena no svarīgākajām lietām, kas ir, un tās gan ir pilnīgi visos uzņēmumos identiski, ir apmācīt darbiniekus izvērtēt savu rīcību. Ja mēs runājam par dažādām nospiest linku, izlasīt to, pārsūtīt tam, jo ir ļoti daudz piemēru pat no ļoti zinošiem uzņēmumiem Latvijā, kad jauna grāmatvede neiedziļinoties e-pastā, grib parādīt savu no labās puses vadītājiem jaunajiem, neprasīt viņiem dažādas dumjas jautājumus un samaksāt to maksājumu, kas ienācis ir pieprasīts. Un tas ir reāls notikums no pagājušā gada, kur Latvijā zinoši uzņēmums pārskaitīja krāpniekiem vairāk kā 1 miljonu eiro. Un līdz ar to tas ir ļoti svarīgi izvērtēt savas rīcības un padomāt divreiz. Tāpēc, kā mēs runājam par autobraucējiem, skaties spogulī divreiz, kibertelpā tas tieši pats izvērtē soli divreiz, pirms tu veic kādus nozīmīgas darbības. Un līdz ar to ļoti, ļoti svarīgi mēs to redzam, un mēs to cenšamies un centīsimies nākotnē, ko tas darīt, ir runāt par dažāda veida, dažāda līmeņa darbinieku apmācībām. Darbinieku apmācībām par elementārām IT lietām, darbinieku apmācībām par kibernormām, un, ja mēs runājam par bites iekšienu, tad mēs savos darbiniekos tajā jautājumā ļoti daudz investējam. Jo mēs saprotam to, ka skaidrs, ka bitē tas ir svarīgi dēļ tā, ka mēs jau tur ar GDPR datiem strādājam, līdz ar to mums tā datu noplūšana vispār ir kritiska. Un tomēr arī Latvijā ir viens GDPR incidents vēl pirms pāris gadiem, līdz ar to ir kaut kāda jau praksa dzīvē bijusi, ka tie GDPR pārkāpumi tiek piemēroti arī Latvijā. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs savus klientu datus aizsargātu, klientu uzņēmumu datus aizsargātu, un līdz ar to mums ir ļoti svarīgi arī savus darbiniekus apmācīt, lai šie dati nenoplūstu. Un tas attiecās, pat bija milzīgs uzņēmums, bet tas attiecās pat uz maziem uzņēmumiem. Ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tie klientu dati nenoplūstu, līdz ar to, lai tā kibertelpa kaut mazā uzņēmumā būtu sakārtota, lai būtu datori aizsargāti, darbinieki apmācīti un viss būtu forši, kā saka. Tas ir svarīgi. To mēs redzam arvien vairāk, ka tā apmācība lietas, lai tos draudus no iekšienes maksimāli atvairītu. Digitālo prasmi trūkums var izmaksāt miljonos uzņēmumam. Jā, mums ir ļoti daudz piemēru no pagājušajiem gadiem, no mūsu klientiem, kur mēs tagad nodrošinām dažādu veidu un dažādu līmeņu pakalpojumus, kiberdrošības lietas, kad, diemžēl, Latvijā, un ne tikai Latvijā, protams, diemžēl ir tā, ka uzņēmumi sāk domāt par savu kibertelpas sakārtošanu tad, kad jau ziepes ir notikušas. Un ir ļoti daudz piemēru, un tie piemēri ikdienā vēl no pagājušā gadā mēs esam nodrošinājuši, ko mēs to saucam drošos tīklus vairākam lieliem uzņēmumiem, pēc tam, kad viņiem ir noticis kiberincidents. Un kiberincidenti, ja notiek tīpaši lielos uzņēmumus, kiberincidenti ir ļoti dārgi. Ļoti dārgi. Un teiksim, viens no mūsu tādiem foršiem klientiem Latvijā zināms valsts ražotājs. Mums bija pirms pāris gadiem saruna ar viņu finanšu vadītāju, un arī tā ļoti brīvā valodā mēs viņiem prasījām, klausies, kas notiks, ja tev 1 dienu, 2 dienas, 1 stundu būs apturēta darbība. Un viņš tā labi pateica, ja ap Jāņiem man 1 stundu
ir noticis kiberincidents, man 1 stundu nestrādā sistēmas, tas man nozīmē ap 30,000 eiro zaudējumu stundā. Attiecīgi, līdz ar to ir ļoti svarīgi padomāt par to, lai nebūtu incidentu. Jo incidenti būs, un arī mums iekšienē notiek dažādi mikroincidenti, un visur viņi notiek un notiks. Tā ir norma. Galvenais ir saprast par to, ko darīt, kā reaģēt uz pat notikušu kiberincidentu. Līdz ar to mēs, kā Bite, mēs ļoti aktīvi cenšamies dažādā mērā konsultēt un palīdzēt ar mūsu tiem pakalpojumiem klientiem tieši tajā atkopšanā. Jo ir tīpaši, mēs runājam par to ļoti skaļu tēmu Latvijā un Eiropā NIS2, to jauno kiberdrošības standartu. NIS2 nekad Eiropā netiktu pieņemts un netiktu uzspiests, kā saka, ja mūsu kibertelpa būtu sakārtota. Tā ir vienkārši Eiropas Savienības saprata to, ka, klausieties, Austrum Eiropa nav labi. Tāpēc ievies NIS2, un tas NIS2 mums ļoti palīdz, jo tas tā kā piespiedu kārtā brīvprātīgi ir jādomā par to, kā uzņēmumi var sakārtot savas IT infrastruktūras, un tas mums ļoti palīdz, jo balstoties, paņemot, padusīt NIS2 lietas, mēs varam doties pa uzņēmumu, stāstīt, klausieties, jūs potenciāli būsiet NIS2 subjekts, tātad mēs redzam, ka jums ir tie un tie trūkumi, parunājam par to. Un beidzot viņi nāk pretī, mūs ņem pretī, runā ar mums par to. Jo pirms pāris gadiem uzņēmumi, mums nekas nav bijis, mums incidents nav bijis. Kāpēc mums kaut ko vajag? Mums visi forši, kā saka. Bet arī vairāk tāpēc arī tā statistika rāda, ka cilvēks saprot, ka tomēr nav viss tik forši, un nāk un ņem mums pretī, un mēs varam stāstīt par pakalpojumu, par lietām, kā mēs varam palīdzēt. Jo tie IKT pakalpojumi, kas mums ir viss 40 dažādiem IKT pakalpojumiem. Līdz ar to mēs varam, kā saka, nopakot tevi no sīkumiņa līdz tādai pilnībā tavas visas sistēmas un tavas visas infrastruktūras uzturēšanai. Nu jā. Un parunā ar mani par to, kā tu attīstības vadītājs, IKT attīstības vadītājs, kā tu skaties uz modernāku IKT infrastruktūru? Kas ir varbūt tavi novērojumi, ieteikumi vai kaut kādas biežākās kļūdas? Biežākās kļūdas ir pateikt, man neko nevajag. Tā ir tā biežākā kļūda, jo īstenībā tā, ja mēs atkal ļoti vispārinoši runājam par IT parku uzņēmumiem, mēs jau varam sākt no tā elementārā. Tāda lieta kā datoru atsvaidzināšana uz jaunākiem modeļiem palielina tavu darbu produktivitāti. Palielina nervu stabilitāti grāmatvedēm. Mēs varam pat no tāda viedokļa tikai viegli paskatīties par to, ka tas ir vienīgi svarīgi. Un nākamā lieta, ja mēs atkal runājam par dažādu drošības pakalpojumu ierīkošanu savu uzņēmumā, mēs jau tikai savu naudu aizsargājam. Mēs savu klientu datus tādā veidā mēģinām nepazaudēt. Tas ir jādomā tik vienkāršā valodā. Nav tur jārunā par dažādiem sarežģītiem terminiem un par tādām tirgus aspektiem un pētījumiem un tirgus tendencēm. Mēs varam skatīties ļoti vienkārši latviešu kontekstā. Mums vajag tādas lietas, lai mēs būtu nepārtraukti un nezaudētu uz 30,000 eiro vienā stundā. Par to jādomā. Līdz ar to sava uzņēmuma parka atjaunināšana, dažādu elementāru drošības pakotņu ieviešana. Jo dotajā brīdī mēs esam nonākuši tajā situācijā, ka tās elementārās drošības lietas neko nemaksā. Viņas ir tik ļoti pieejamas. Ja pirms 5 gadiem, runājot par Microsoft 365, visi teica, kam man vajag maksāt kaut kādu abonēšanas servisu, es varu pa brīvu nokačāt vai lejupielādēt. Vai es varu nopirkt kastītes licenci un lietot savu ofisu līdz mūža beigām. Pagājuši 5 gadi. Tā ir kļuvusi par biznesa normu. Visi saprot, cik ļoti īstenībā ir forši, ka tev ir visu laiku modernākā un drošākā ofisa programmatūra. Nonācām pie tā, bet vajadzēja 5 gadus Latvijā. Un tas pats ir nākotnē arī vairāk, kad arvien vairāk dzirdot par dažādiem uzņēmumu incidentiem, cilvēks saprot tā kaut kāda foršāka, kā mēs saucam, 2. līmeņa antivīrusu ieviešanu uzņēmumā, arī jau lēnām sāk kļūt par tādu biznesa normu. Jo viņi to saprot, kad ar to bezmaksas datoram nākošo makafiju vairs nepietiek. Ir jāpadomā par kaut ko nākamā līmeņa, bet tas nākamais līmenis jau atkal vairs neko nemaksā.
ja mēs salīdzinām. Un mēs ļoti ar šo tēmu ļoti aktīvi centāmies iet pie tādiem vidējiem uzņēmumiem, ka viņi saka, jā, es zinu, un izdīvi tuvojas, un izdīvi spiež, man tur būs 1000 eiro mēnesī tagad jātērē papildus. Īstumā tā jau nav. Tu vari tādu savu minimumu salikt par ciparu, kur tev izmaksās algot studentu, lai tev apkoptu. Tie cipari ir tik pieejami. Un, ja pat runājam par lieliem uzņēmumiem, jā, tur tā tēma mazliet savādāk ir. Mēs, piemēram, esam ieviesuši dažādus drošos tīklus lieliem uzņēmumiem, kas ir jau NIS2 kritiskās infrastruktūras uzņēmumi. Tur mazliet tās prasības ir citas. Ir tipašās finanses institūcijas, kā vēl citi standarti, tur vēl ir viss pasākums mazliet sarežģītāk. Bet mēs jau tomēr runājam ikdienā par Latvijas klasisko vidējā izmēra uzņēmumu, tad tur sevi sakopt, satīrīt, izmaksā ļoti saprātīgus ciparus, un to statistika rāda, ka cilvēki nevairāk saprot to, ka tā IT parka un tā drošības lietas sakārtošana īstenībā palīdz uzņēmumu nopelnīt vairāk. Tas ir tas pats galvenais. Savādāk nemaz netiks līdz peļņai. Netiks Kiberuzbrucēji neguļ, viņiem tagad ir mākslīgā intelekta rīki, viss kaut kas, viņi noteikti nepauzēs. Tie ļaunie aktieri paliek vien gudrāki. Ja piemēram, es ļoti daudz ikdienā gada griezumā piedalos dažādās drošības konferencēs. Un šis gads ir bijis ļoti intensīvs dažādās lielajos pasākumos, ko es apmeklēju, klausījies. Un tur ir vairāk runā par to, ka ja agrāk, kā saka, bija ļauniem aktieriem, tiem kibernoziedznieki bija mērķis ātri ienākt, ātri ielausties, ātri izdarīt sliktas lietas un ātri pamest šo balīti. Tad tas redzējums atkal ir mainījies. Tagad, ja mēs runājam par tādām lieliem gariem incidentiem un lieliem gariem mēģinājumiem ielausties, tad viņi ir gatavi mēnešiem ilgi lēnu garu pilināt, lēnu garu attīstīties un lēnu garu izdarīt tos savus sliktos darbus. Tā kā tas arī ir mainījies. Plus, kā jau tu pareizi minēji, AI palīgā ļoti dinamiski, jo, ja ir gudri AI rīki datoru aizsargāt, ir tikpat gudri AI rīki, viņi arī uzlaust. Attiecīgi tas viss iet roku rokā, un ļaunie aktieri izdomā skaidrs, ka mēs Latvijā esam ne tik ļoti skarti ar to tēmu. Skaidrs, ka tie lielie okšķeri, viņi cenšas aizskart lielos uzņēmumus, un tie Latvijas klasiskais vidējais uzņēmums nav tik ļoti no tiem lieliem okšķeriem apdraudēts. Bet vairāk tie uzņēmumi ir apdraudēti no darbinieku nezināšanas, no elementārām cilvēciskām kļūdām, tad tas ir tas, pie kā Latvijā jāstrādā ļoti aktīvi. Kā tu teiktu, kas ir uzņēmuma džentlmeņa komplekts, lai tu kā IKT attīstības vadītājs pateiktu, ir ok? Vienkārši jautājums. Vajag labu datoru ar EDR antivīrusu, ugunsmūri un labu kiberpārvaldnieku. Un digitālās prasmes. Pats par sevi digitālās prasmes. Tas viss tas ir kopumā, tas ir tāds jau de facto nosacījumi. Jā. Tā kā tajā saliekam to mazo komplektiņu kopā un būs baigi forši. Ok. Labi, tad ja jau mēs vēl metam lokus ap tām prasmēm, mūža senais jautājums IT nozarē. Vajag augstāku izglītību vai nevajag? Nē, vajag pieredzi. Kāda tev ir izglītība? Man ir augstākais izglītība. Bet pieredze ir svarīgākais realitātē. Pieredze ir svarīgākais skaits, lai strādātu banku sektorā, vajag izglītību, bet īstenībā pieredze ir daudz svarīgākais. Bet, ja mēs runājam par to, kad atkal paskatoties mazliet no tāda vienkāršotākā viedokļa, labs IT speciālists vidējā izmēra uzņēmumam izmaksā daudz. Jo tev ir vajag algot labu, tu vari algot studentu par lēto, bet būtībā, lai tava vide būtu sakārtot un forša un droša, vajag labu speciālistu, kas nemaksā maz. Un tad īstenībā ir tā, ka tad mēs aizējam pie tā uzņēmumu un stāstam par to, ka, redzi, biti var nodrošināt to pašu, to nav jāalgo cilvēks, mēs tavu datoru apkalposim, visu saprišināsim, visu izdarīsim, tas maksās tik un tik. Nē, ļoti dārgi. Bet tad reizēs tā uzreiz paskatos, nē, tad cik tavs IT speciālists izmaksā? Īstenībā 4 reizes vairāk. Atkal, un arī to arvien vairāk uzņēmumi sāk saprast, ka īstenībā algot šos saucamos kiberdrošības pārvaldniekus un algot šos uzņēmumus, kas tavu IT pārku apkalpos kā ārpakalpojums, bieži vien ir daudz izdevīgāk nekā ir algot savu štatu cilvēkus. Un arī tādu to ziņojumu mēs cenšamies vairāk arī iet par to, kad padomājiet par to, kā uzņēmumi
ārpus tā tu vari palīdzēt dažādās lietās, jo pieredze mums noteikti ir daudz lielāka kā tam studentam, kur tu vari dabūt pa lētu. Un kā tu teiktu? Piemēram, kāds cilvēks tagad klausās, un šim cilvēkam rezonē tas, ko tu saki, kad jā, es arī gribētu domāt par attīstību, par biznesu, kā darīt gudrāk, kā sasniegt vairāk, kā attīstīties. Un kas tad būtu jādara šim cilvēkam, lai sekotu tavas karjeras ceļā un izbūvētu to pašam priekš sevis? Respektīvi, kas būtu jāmācās vai jāapgūst vai jāstudē, lai kļūtu par IKT un IoT biznesa virziena attīstības vadītāju? Jo teikt, kāds ir tas tāds labs ceļš tagad, kad to atskaties uz atpakaļ varbūt? Nezinu, man ceļš nebija viegls noteikti. Man ceļš nebija viegls, un tas viss noveda pie no dažādiem lēmumiem, jo es bitē nesāku strādāt šajā amatā. Mans amats iepriekš bija pre-sales, kas tādā vienkāršotā latviešu valodā es to saucam tilts starp pārdevējiem un tehnisko personālu. Un tajā brīdī, kad parādījās šī vakance, es gadu par šo lēmumu domāju. Jo es zināju, kāda ir izaicinājumi šim amatam. Līdz ar to arī manas ceļš šajā tēmā nebija. Un īstenībā, ko es varu tiem jauniem cilvēkiem, jauniem speciālistiem ieteikt, ir tajā, kad nevajag mēģināt uzreiz lekt uz kaut kādu vadītāju amatiem. Tas ceļš tāpatās kā izglītībā, parastā izglītībā, tie uzreiz nesāc integrēt un diferencēt pirmajā klasē. Tas ceļš pie tās diferencēšanas, integrēšanas noved ar laiku. Tas pats nozīmē ar vadītāju. Ja mēs izējam to pilnu ciklu, lēnām sākam no IT administrators, tad mēs augam par IT vadītāju un mēs ejam to soli. Tas ir vienīgais mērķis, krāt pieredzi. Tāpēc es arī minēju, pieredze, manuprāt, ir daudz svarīgāk par izglītību. Un es to pieredzi krājis vairāk kā 20 gadu garumā. Un tāpēc var arī droši teikt, ka es ieeju šajā amatā, neskatoties, ka viņš ir izaicinošs, es varu ar savu zināšanu un pieredzes bāzi izdarīt tik daudz, cik jauns vadītājs tikai ar izglītību nevarētu. Kas ir lielākais izaicinājums tavā darbā? Visu paspēt. Tas ir ikdienā, teiksim, piemēram, šodien, ja mēs šito uzskatām par tikšanos, šodien kopā ar 8 tikšanās. Okay. Darba stundas mums ir tik, cik viņas ir. Ir jāpaspēj pie e-pastiem piesaisties, ir jāpaspēj parunāties ar kolēģiem, jāpaspēj visādas lietas vēl sadarīt. Tas izaicinoši iekļauties dinamikā, jo tiešām bitē ir ļoti augsta dinamika. Tas man izaicinošākais paspēt izdarīt visu paralēli tām tikšanām, kas arī ir pietiekami obligātas. Jo, tagad tas varbūt mazliet intensīvāk, jo ir nākamā gada budžetēšana, nākamā gada produktu izstrāde, plānošana, tā visa saskaņošana ar dažādu segmentu vadītājiem. Jo būtībā, teiksim tā, ka tā struktūra bitē ir mazliet savādāka kā klasiskos uzņēmumos, jo, piemēram, mēs ļoti abstrahējamies no tehniskiem terminiem, ļoti vienkāršā valodā runājam, tad mans uzdevums ir izdomāt, ko tirgot, kā tirgot un par cik tirgot. Līdz ar to, ja nākamā gadā netiks izpildīts plāns, es būšu pirmais, kas dabūs pa kājām, un tikai tad būs pārdevēji, kas tiek strostēti par to, kāpēc nav plānošanas plāni. Jo tas tā, ja pārdevējs nevar pārdot, tas nozīmē to, ka es savā darbā kaut ko neesmu izdarījis līdz galam. Es neesmu izstrādājis produktu pietiekami labi, vai es neesmu veicis produktu aprakstu pietiekami labi, vai es neesmu pārdošanas schēmu pietiekami labi aprakstījis. Tas viss ir ļoti svarīgi. Līdz ar to, un tie produkti, kā es minēju, ir vairāk kā 40, attiecīgi tie apraksti, schēmas, pārdošanas materiāli, mārketinga materiāli, kampaņu veidošanas, iet roku rokā, lai tas pārdevējs varētu pārdot, jo jāņem vērā tas, ka tas pietiekami sarežģītais IKT produkts ir jāspēj tirgot kā pieredzējušam senam pārdošanas cilvēkam, tā arī jauniņajiem, kas atnāk strādāt bitē pirms mājas mēnešiem. Arī viņam ir jāspēj šo pašu produktu tirgot tikpat viegli, kā to dara arī tie pieredzējušie pārdevēji. Un tas mans lielākais izaicinājums padarīt, kā tu šķiet teica Einsteins, ja tu to tēmu nevar izstāstīt mazam bērnam, tu pats viņu neizproti pietiekami labi. Tā ir līdzīgs tās. Man tas produkts ir jāizvedo tik vienkārši, lai viņi varētu pārdot arī bērni. Tas ir man lielākais izaicinājums. Kur kaifs visā tajā?
Kas tev ļauj no rīta pamosties? Tu esi agrais putniņš, es zinu, ka tu esi agri, viss ir kārtībā. Kur kaivs? Ļoti grūti atbildēt. Es pirmkārt esmu darbaholiķis. Es visu mūžu esmu bijis darbaholiķis, un tā ir tā mana ikdienas maize skriet, darīt un attīstīt, bet mans kaivs ir pēc tam atskatīties uz rezultātiem. Kad es procesu vidū, jo tās ikdienas atskaites, ikdienas atskaites, kas mums jāstiet, viņas ir ļoti regulāri, līdz to es varu saviem tiem rezultātiem, komandu rezultātiem sekot diezgan precīzi katru dienu. Kopā mums būs nākamā gadā plānots, ka mums 64 pārdevēji būs spējīgi tirgot visus IKT pakalpojumus. Līdz to tas skaits ir pietiekami liels, un es varēšu tad atskatīties to, jo iepriekš mēs runājam IKT pakalpojumus tirgojam 20 cilvēkiem, tad tagad tas skaits 3-kāršojās. Attiecīgi, es ceru, ka es noķeršu to kaifu kaut kādā martā, piemēram, ka es atskatīšos to, vai tie papildus 40 cilvēki spēj tirgot, vai es izdarīju savu darbu labi, jo, protams, ka tas kaifs ir saņemt savu darbu augļus. Precīzi. Ok, Māri, tu to izturēji, bet mēs vēl tev nelaižam vaļā, jo mums ir šo jautājumu rauns. Es paņemšu jautājumu čupiņu, un tikpat aši, cik jautājumu, tikpat aši tavas atbildes, un tas mums palīdzēs tev iepazīt vairāk kā cilvēku, un varbūt arī nedaudz kā profesionāli. Tātad, Māri, ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Lidot. Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt ikvienam? Programmēšana. Rakstīt īsziņu vai pazvanīt? Pazvanīt. Mīļākā nedēļas diena? Pirmdiena. Oh, no! Tiešām darbaholiķis te nemeloja. Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā? No rīta. Meditācija, pastaiga vai izgulēties? Nekas no tā. Ko tu dari? Tu strādā, lai atpūstos? Nē, es neesmu meditētājs, noteikti ne. Pastaigas, es neesmu pastaigas cilvēks. Tie drīzāk teikt sporta zāle. Super, jāpieliek pie variantiņiem. Ok, suņi vai kaķi? Kaķi. Mac vai Windows? Abi. iOS vai Android? iOS. Lasīt papīra formātā vai datorā? Abi. Ko darīt lietainā dienā? Skatīties Netflix. Mīļākais nedēļas priekšmets, kad tu gāji skolā? Matemātika. Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijis? Šitā tēma var būt ļoti gara. Es savā dzīves karjeras laikā esmu veicu statistiku. Bija tā viena aplikācija, es viņas pazaudēju, kur varēja atzīmēt pilsētas un valsts, kur es esmu bijis. Es esmu bijis 79% pasaules valstu. Wow! Es strādājot vienā no Latvijas uzņēmumiem, vadīju Āzijas tirgu, un es 4 gadus dzīvoju dažādās Āzijas valstīs. Sākot no tādām kā Indija, Indonēzija, Malaizija, turpinot ar tādām valstīm kā Irāna, Pakistāna. Trakākā vieta, kur es esmu bijis, tas man tādu visdziļāko iespēju tādu uz cilvēku atstāja Bangladeša. Un Bangladeša bija tāda traumatiska pieredze, es to varētu tā nosaukt, pēc tās kopējās apstākļas, no tā, ko es redzēju, ko es piedzīvoju. Tas bija diezgan traumatiski man kā cilvēkam, bet tas man atstāja tādu mazliet sakārtotu domāšanu par dažādām tēmām. Tātad interesantākais būs Bangladeša. Super. Tu to izturēji. Tagad mēs esam ieskatījušies tādā interesantā, salīdzinoši un atbildīgā profesijā, kā IKT un IoT biznesa virziena attīstības vadītājs. Paldies tev par šo ieskatu, paldies arī par datiem, un vienkārši paldies, ka tu ieradies pie mums un paviesojies Atkadēji IT studijā, un lai tev viss izdodas. Es teiktu, tikamies pēc gada noteikti, ka es varēšu pastāstīt par to, kas notiek jaunajā aptaujā un kā man ir izdevies. Sarunāts! Paldies tev! Paldies! Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digipelv. Seko Atkadēji IT podkastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcastu platformās. Čau!